Ja vēlies būt vairāk kā citi, tu vari kļūt par vairāk. Saņemies, rīkojies, tev viss izdosies. Vairāk kā citi. Kokli tas ir tāds pamatā ļoti iekšējs un personisks instruments. Un es domāju, ka ar to arī viss sākās, jo bija kaut kāds laiks, kurā es teiktu, ka es vairāk tā kā rakstīju dienas grāmatas, kas nav tā kā obligātie mājas darbi, vai kas nav kaut kādi uzdevumi, nav kādu pasniedzēju vai vēl kaut kas, bet kas ir vienkārši vairāk tā kā tāda nepieciešamība izpausties, vai izteikt kaut ko, ko tu savādāk nevar izteikt, vai iespītēt par kaut ko, vai izpaust noskaņojumu pilnā spektrā. Un attiecīgi no tā arī radās vajadzība pēc dažādiem tiem izteiksmes līdzekļiem vai spēles veidiem, kas varbūt nav tipiski tradīcijai vai citiem spēlētājiem. Un es domāju, ka no tā tas arī ļoti tā kā organiski attīstījās, jo sākumā tas bija kaut kas, ko es spēlēju priekš sevis, savas iekšējās nepieciešamības dēļ. Un pamazām tas attīstījās un nokļūst skatuves. Mani sauc Laima Jansone, es esmu no Rīgas un darbojos mūzikas lauciņā, visvairāk ar koklēm. Šobrīd man dzīve ir tādā pārmaiņu laikā, un es pat teiktu, pat ļoti sapņainā laikā, jo ir tiešām iespēja ikdienā spēlēt un arī ceļot, jo tas ir saistīts ar braucieniem, ar koncertu braucieniem, ar komunikāciju ar citiem mūziķiem, arī ārpus Latvijas. Un tas paņem savu tiesu. Līdz ar to varbūt ikdienā šobrīd nav iespējams izveidot tādu patstāvīgu režīmu, ka tikos un tikos es daru to un to, vai tikos un tikos no darbas nāk mājās. Tāpat nav iespējams paredzēt līdz galam, ko es darīšu, piemēram, pēc kaut vai nākošajā pusgadā. Bet jāatzīst, ka esmu ļoti pateicīga ļoti daudziem cilvēkiem par šo gadu, jo tas ir bijis patiešām varens un piepildīts un vēl būs piepildīts un varens. Un ir nācies arī varbūt atstāt līdz šīm patstāvīgās darba vietas, kas bija vairāk saistīts ar pedagoģiju. Kādu laiku es mācīju mūzikas literatūru, mūzikas skolās, un man patiesībā šis process arī ļoti patika. Jo tas ir darbs ar grupu, un vēlāk no šīm pedagoģiskajām praksēm es esmu ieguvusi arī tādu pieredzi, ko darīt neordinārās koncerta situācijās. Tā kā patiesībā jebkura joma var papildināt vienu otru, un ir iespējams gūt daudzas labas pieredzes ļoti dažādās nozarēs, dažādiem cilvēkiem. Kā jau normālam bērnam, man patīk skatīties multfilmas. Un, protams, bērnībā es to nezināju. Vēlākos gados es atklāju, ka šo multfilmu sauc Man vienai māsiņai, kur Ilģi bija izveidojuši mūziku, muzikālo noformējumu. Un es sapratu, ka kaut kas bija ļoti, ļoti dziļi iespiedies, tā kā atmiņā sajūtās no visa tā redzētā, dzirdētā, un arī, ja vēlāk kaut kur dzirdēju kādas dziesmas, kas no šīs multfilmas tika spēlēts, vai kā man bija tāda pārākā interese, kas tas ir, es arī to gribu, kā tas ir. Un es domāju, ka tas ir arī viens no lielākajiem iespaidiem, kāpēc kokle, un kāpēc man to tik ļoti gribējās sākt darīt, ka tas bija viens no tādiem pirmajiem impulsiem, bet otrs impulss, iespējams, ka intuīcija, vienkārši spēcīga intuīcija, kas teica, es gribu spēlēt to instrumentu, man vajag čīkstēt, ka es negribu mācīties klavieres, man vajag kokli. Šobrīd man ir vairākas kokles un vairākas tās izpausmes. Es teiktu, ka manī arī iekšā ir vairākas dabas. Jo viena ir varbūt saistīta vairāk ar to meditatīvo kokli, arī vairāk ar to tradicionālo mūziku, tādu kaut kādu vienu noteiktu iekšēju stāvokli, kurš arī ir ļoti variabls, bet jau pēc skaņas tas instruments ir tādā vienā savā skanējumā.
tieši akustiskais instruments, dzidrums savs un kaut kādas savas skaņkārtas. Un tad nāk klāt, piemēram, šis instruments, ko es vairāk izmantoju dažādos sastāvos. Tad ir vēl viens jauns instruments, kurš ir pamatā kā akustisks instruments, bet es viņu izmantoju dažādiem efektu pedāļiem, jo viņš to atļauj. Un ka tā skaņa ir vēl pilnīgi savādāk, un tā personiskā izpausme ir pilnīgi savādāk, un tās lietas, ko es ar to saku, manā izpratnē ir atšķirīgas. Līdz ar to arī tās izjūtas ļoti, ļoti atšķirās, jo tās izvēles atšķirās. Un reizēm ir tā, ka ir vienkārši sajūta, tu atnāc mājās un tu gribi izpausties tā, vai tu gribi rakstīt to dienas grāmatu. Kā jau es minēju, manās rokās nav pati tipiskākā kokla, un šis, piemēram, ir spēc pasūtījums, tāpēc te nāk arī vadiņa ārā un vēl visādi brīnumi. Un, jā, tad arī meistars ir pats to visu sistēmu izveidojis un izdomājis tieši tādu un ne savādāku, tā kā to būtībā arī var saukt par autoru darbu. Bet tas nemaina galvenos koklas spēles principus. Koklei, atšķirībā no ģitāras, pirkstus liek viegli uz stīgām virsū, gandrīz tā kā uz stikla. Viņas nespiež. Un patiesībā tās stīgas tiek noklusinātas. Restīvi, tas ir tās stīgas, kuras vairāk neskan. Skan visas pārējās stīgas. Un no tā arī tā spēle ļoti atšķirās, pat ja dažkārt tas izstāsta, ka varētu būt kaut kas līdzīgs ģitārai, tad vismaz attiecībā uz kreiso roku tie ir pilnīgi pretēji procesi. Ja skatāmies tradicionālo spēles veidus, tad ir kurzemes kokla, kas ir tradicionāli daudz mazāk uz stīgām, un to parasti spēlē virzienā uz sevi. Bet, ja mēs skatāmies uz Latgales koklas spēles tradīcijām vai varbūt folkloras kustības ieviestām Latgales koklas spēles tradīcijām, tad tiek pieņemts, ka tas ir pretējs virziens, jeb virziens prom no sevis. Tā kā es domāju, ka mūsdienās cilvēki pārsvarā šīs tehnikas jauc, un tad ir daudz dažādas tehnikas, kas ir sastopamas gan tradīcijās, gan varbūt mūsdienu mūzikā, un vēl spēles tehnikas, kuras varbūt dod klāt spēlētāji. Un man tie, piemēram, ir dažādi, tā kā es vairāk teiktu par perkusijām, spēles elementiem. Kā jau es minēju, kā es mācījos arī to varbūt izteikties caur šo instrumentu, kad sākumā tā bija tāda kā dienas grāmatas rakstīšana, kas nozīmē, ka jo vairāk tu izsakies, jo vairāk tā kā izteikšanās līdzekļi tev ir nepieciešami un vienkārši kaut kas jāatrod. Un ir īstenībā viena lieta, ko es zinu, ko es neesmu redzējis nekur iepriekš, un arī nezinu, vai kāds cits viņas daudz izmanto, bet tie ir visādi krakšķīši, kas ir parādās diskā sidraps arī. Visādi tādi savi mazie nieciņi. Un otrs, ko es jau minēju, tā ir tā kā perkusīvie spēles elementi. Un man tas atnāca dabīgi, un vēlāk es sāku to izkopt tā kā apzinātākā veidā. Pamatā jau tās ir tā kā dažādu tehniku kombinācijas. Bet, ja mēs vēl atgriežamies pie tradīcijas vai pie folkloras kustības, tad ir pieņemts, ka vienu vai divas apakšējās stīgas sauc par burdoniem. Tās tādas tā kā gari vilktas skaņas basā. Piemēram, arī dūdām ir arī izteikts burdons. Tā ir viena tāda garākā stabula, kas visu laiku skan nepārtrauktā līnijā līdz melodijai. Un koklē tas izpaužas apmēram tā, ka to spēlē, piemēram, vidu, un ik pa laiciņam pieķer tās apakšējās skaņas līdzi. Un es zinu, ka daudz cilvēki varbūt, kurus neinteresē tik ļoti tieši tradicionālā kultūra, bet viņi it kā grib spēlēt
mazo kokli, tad viņi it kā ievieš savu skaņojumu, tas ir visas skaņas pēc kārtas. Bet tas ļoti arī izmaina to spēles veidu, jo tad vairs nav šī nepieciešamība pēc arī šīs tā kā burdona skaņas. Un ja tam instrumentam vairāk nav nekāda saikne ar to savu tā kā, to skanējumu vai to savu spēles veidu, tad jau īstenībā to var arī darīt uz jebkuru citu instrumentu. Pēc man liekas, ka tomēr ir labi, ja cilvēks iedziļinās. Ir tam instrumentam tā, terapeitiskā iedarbība. Un varbūt, ka tas pat ir tas pats labākais, kad varbūt kāds ir atnācis no darba mājās pēc saspringtas darba dienas, un tā vietā, lai viņš varbūt, dusmotos uz kādu vai rakstītu niknus anonīmus komentārus populārākajās internetu vietnēs, vai viņš paņem šo instrumentu un spēlē un atslāpst. Tāds izteiktākais varbūt lūzums starp to spēli sev un spēli publikai. Es pieņemu, ka ir albums Sidrabs, kur arī jāsaka paldies producentam Olafam Makonovam, kurš bija arī, tā teikt, tas viņa stāsts vienā pļaviņā dzirdējis un sapratis, ka nē, ka vajag to tā kā darīt zināmu plašāk. Un arī pie tā attiecīgi strādāju, izdodot šo disku, veidojot tam arī video noformējumus un kopā veidojot koncertus. Un arī šobrīd ir projekti, kur mēs sadarbojamies kopā. Un es domāju, ka tas bija tāds svarīgs impulss, jo bija tos pāris gadus atpakaļ tā doma, ka es noteikti kādreiz gribētu ierakstīt albumu, vai es gribētu uzstāties mazliet plašāk. Bet es domāju, ka ja nebūtu tāds impulss no malas, ka tas iespējams vēl joprojām sēdētu mājās un spēlētu sev, protams, ar atsevišķiem izbraucieniem, lai varētu varbūt mācīties tajā pašā Somijā. Un tā tālāk, kas ir tādi īpaši impulsi, bet kas arī virza to tā kā vēlmi to apgūt profesionāli un dod arī to iespēju, bet tas vēl nedara to tā kā zināmu citiem. Teiksim tā. Tā kā es domāju, ka arī reizēm tāds impulss no kāda cita ir daudzsološs. Es domāju, ka Latvija ir tādā ļoti, ļoti interesantā situācijā. Protams, daudzos aspektos. Tas, kas vairāk varbūt ir mani skāris vai ar mani saistīts, ir tas, ka es domāju, ka cilvēkiem ir jādomā radoši, bet ir jādomā arī patstāvīgi. Jo ir ļoti daudz tā, ka kaut kāda lieta kļūst vairāk populāra. Tagad visi, piemēram, spēlēs tikai šo instrumentu, vai tagad visi šo instrumentu spēlēs tikai tā, vai vēl kaut kādas lietas, bet kad patiesībā, piemēram, kāpēc es to daru? Daudz, varbūt izklausās smieklīgi, bet jau daudz gadi apakšā, kas to tā ir izveidojis un kāpēc es uz to tieši šādā veidā esmu tiekusies. Man liekas ļoti svarīgi, ka cilvēkiem ir jādomā patstāvīgi, jo viņi, piemēram, spēlē kādu instrumentu. Viņiem jāsaprot, kāpēc viņi spēlē to instrumentu. Ja viņš paņem akordeonu, tad tas ir, tāpēc, ka tas instruments šobrīd ir ļoti slavens tango jomā, vai tāpēc, ka es patiešām tā jūtos un es vēlos viņu tā spēlēt. Un es paņemu kādu citu instrumentu un es tagad spēlēju tādā stilā, tāpēc, ka es viņu vienkārši varu noskatīties YouTube'ā un to ir viegli atdarināt. Vai arī tāpēc, ka es saprotu, kā tas ir veidojies un es vēlos attīstīties. Tās iespējas ir ļoti daudzas un plašas, bet varbūt šī ir tāda lieta, par ko es gribētu, lai cilvēki varbūt padomā vairāk. Jo tas ir tā ļoti slīdeni. Un kad ir daudz foršāk, ja tu nāc ar savu domu un veido to pasauli kopā daudz krāsaināk. Un tādā pasaulē taču arī dzīvot ir daudz interesantāk. Arī tu vari būt vairāk kā citi.